Tāda neliela programmiņa vārdā Spector Pro, kura neko tā īsti neierobežo, bet tajā pašā laikā uzskaita visas darbības, kas ir veikts mūsu datorā. Un tādā veidā mēs varam uzzināt, kādas tieši palaidnības mūsu bērns ir veicis datorā. Spector Pro aplikācija ir tapusi ASV kompānijā Spectorsoft, kas ir vadošais monitoringa un kontroles programmatūras ražotājs pasaulē. Tātad rīks ļoti nopietns un domāts tieši vecākiem. Ar Spector Pro vecāki varēs daudz vieglāk saprast, ar ko tad viņu atlases pie datora nodarbojas. Programmā ir apskatīt faktiski, ir iespēja apskatīt visus procesus, kas ir veikti uz datora. Ja? Nu, lūk, tie var būt gan ekrāna šāviņi, kas var tikt atskaņoti gan kā video, gan kā bildes. Ja? Tiek ierakstīti gan e-pasti, gan čati, gan, protams, weblapu apmeklējums. Tāpat arī ir iespēja iestrādāt atslēgas vārdus, uz kuriem programma atsaucās un speciāli pievērš uzmanību. Ja? Dokumentu, tātad rotēšanu datorā, ierakstīšanu uz pārnēsājumiem medijiem un tātad arī programmas palaistās. Ja? Tas viss ir ļoti ērti apskatāms, teiksim, tādā vienotā logā ir vienkārši beigās saprast, ko cilvēks ir darījis pie datora. Ar šādu aplikāciju mēs varēsim redzēt pilnīgi visu, ko kāds ar datoru ir darījis. Iespēja aplūkot ekrāna fotogrāfijas, kas parāda, ko tieši bērns ir skatījies, arī var būt visai noderīga. Tāpat mēs redzēsim apmeklēto weblapu sarakstu, e-pasta aktivitātes, lejupielādētos failus, izmantotās programmas un pat ar klaviatūru rakstītos tekstus, ja pēc tā būs nepieciešamība. Savukārt konstatēt, ka šāda aplikācija pastāvīgi visu piefiksē, pat rūtītam speciālistam ir gandrīz neiespējami, kur nu vēl bērnam. Pie aplikācijas var tikt klāt nospiežot pašu izvēlētu vairāk taustiņu kombināciju un ievadot paroli. Lai arī bērns ātri apgūst šīs tehnoloģijas, tomēr varbūt tās pieredzes viņam trūkst un arī tā domāšana varbūt nav atbilstoša situācijai. Un līdz ar to viņš var sastrādāt muļķības. Ja? Un programmas mērķis ir pasargāt bērnu, sastrādāt muļķības, ja? Lai nebūtu jāstrib pēc tam sekas. Vienkārši, lai vecāks pamana, ja notiek kāda nepārāk laba lieta, lai viņš jau laicīgi var to pamanīt un izrunāt ar bērnu.